Esiet sveicināti, mani sauc Toms, un šis ir jaunākais raidījums 3/4. Pēdējā laikā esam padzīvojušies par konferencēm, par tām arī pastāstīsim. Tad būs ziņa arī par kādu jaunu un foršu tehnoloģiju, un, protams, raidījuma beigās stāsts. Ir tāda viena augsti stāvoša institūcija ar nosaukumu Invalīdu lietu Nacionālā padome, kur ik pa laikam sanāk kopā, apspriež lietas, kas ir izdarītas un ko vajadzētu darīt nākotnē. Un pavisam nesen viena šāda sēde notika. Viens no aktuālākajiem jautājumiem, protams, ir sports. Tuvojas Rio paralimpiskās spēles, tādēļ arī tieši par paralimpisko sportu tika runāts daudz un plaši. Atbalsts paralimpiskajiem sporta veidiem, protams, no valsts ir nepietiekošs. Un vēl tika runāts par veselības pārbaudēm autovadītājiem, kuriem ir invaliditāte. Un kas ir interesanti, Labklājības ministrija beidzot pētīs to, kā notiek atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti citās valstīs. Nu tad beidzot. Tas nav nekāds jaunums, ka viedtālruni arī var vadīt tam nepieskaroties, piemēram, ar balsi. Taču tagad ir pieejams telefons, kura vadīšana iespējama ar acīm. Tas saucas Sezām. Šis produkts jau interneta plašumos bija redzams pirms gada, bet nu tikai nesen ir pamanīts un par to runā. Tas nozīmē, ka tas darbojas. Lielākā atšķirība un ļoti liels pluss ir tas, ka ar acu kustībām kontrolēt var ne tikai pamata telefona funkcijas, piemēram, e-pastu, īsziņas, bet arī, piemēram, uzspēlēt spēli Angry Birds vai lietot sociālos tīklus. Telefona priekšējā kamera, kuru parasti mēs izmantojam selfiju uzņemšanai, kalpo kā acu kustību sensors. Par pašu telefonu nekas jauns. Tas ir modificēts Google Nexus 5 ar Android operētāju sistēmu. Un kam šāds telefons ir nepieciešams? Cilvēkiem, kuriem ir grūtības gan runāt, gan kustināt rokas. Aicinājām jūs pieteikties konferencē par vides pieejamību, un tā konference ir notikusi. Īstenībā pēdējā laikā ir notikušas vairākas konferences, par kurām arī tagad pastāstīsim. Piemēram, valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir uzsācis visai interesantu praksi. Latvijas dzelzceļš sadarbībā ar apvienību Apērons organizēja konferenci par vides pieejamību un universālo dizainu. It kā nekas īpašs, bet konferenci apmācības Latvijas dzelzceļš organizēja gan saviem darbiniekiem, gan arī citiem būvniecības nozarē strādājošajiem. Tātad viens valsts uzņēmums uzņemas rūpi par pieejamību un stāsta to arī citiem. Mūsu uzdevums, lai šī infrastruktūra būtu pieejama visai sabiedrībai, ne tikai kādai daļai no šo cilvēku. Un līdz ar to vislabākais ir šī konsultācija, saprast, kādai šī infrastruktūrai jāizskatās. Un ko esam konstatējuši vēl? Esam konstatējuši, ka pat bez lieliem finanšu ieguldījumiem ir iespējas daudz ko izdarīt. Nu beidzot, kāds to ir sapratis. Paldies jums, Bērziņkungs! Nākamajā konferencē ar nosaukumu Vides pieejamība, ceļš uz universālo dizainu, izaicinājumu un iespējas, tā bija lieliski vieta satikt cilvēkus, kuri ikdienā veido vidi, kā arī cilvēkus, kuri ikdienā šo vidi izmanto. Man ir liels prieks, ka mēs atrodamies Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes ēkā. Mēs tūlīt atklāsim, manuprāt, ļoti nozīmīgu sarīkojumu konferenci par tēmu no vides pieejamības uz universālo dizainu. Kā jau es teicu, ja mēs runājam par jauno projektu iecerēm un attīstību, tad mēs vairs nerunājam par vides pieejamību, mēs runājam par akustiskajām cilpām, lai nodrošinātu arī labu šo te dzirdamības un audiālo klimatu. Mēs runājam, protams, arī par taktīlo informāciju, tā skaitā par taktīliem maketiem un norādēm, šo te dažādām citām maņām uztveramo informācijas sistēmu, lai padarītu vidi ērti lietojamu. Mērķis ir padarīt vidi lietojamu. Tāpēc es vaicāju arī pašiem cilvēkiem, kuri ikdienā šo vidi arī izmanto. Sasnieguma aspektā īstenībā varētu paslavēt par to, ka sabiedrība sāk saprast, ka ir tādi cilvēki, un sāk saprast, ka tie ne tikai pilnīgi neredzīgi, bet arī vairredzīgi. Un tā vairedzība jau būtībā, diemžēl, bet agrāk vēl mums visiem izpaužās laikam ejot, novecojot. Mums vienkārši ir lielāka iespēja arī grūtāk redzēt. No tām lietām, kas īstenībā uzlabojās apkārtējā vidē, ļoti var uzteikt, kad
Cilvēki daudzās vietās, daudzās institūcijās jau sāk likt arī zīmes un norādes pietiekami lielas, kontrastainas, tā ka tiešām var redzēt. Runājot par Rīgas lidostu, jā, principā tiek ievērots daudz kas, jā, pirmkārt vizuālais un pašiem arī, kuru varētu orientēties, jā, pa lidostu. Piemēram, autostā arī tiek uzlabots vairāk, tiek papildināts informācijas, dzelzceļa stacijās, arī citās publiskās vietās. Tas ir tas, kas notiek šobrīd. Ir, protams, lietas, kas uzlabojas, un, protams, ir lietas, kas jāuzlabo. Bet kā būs nākotnē? Kas notiek ar jaunajiem arhitektiem? Vai tie zina, kas ir universālais dizains? Šie viduspieejamības universālā dizaina principi, viņi nav nekā īpaši atdalāmi nost. Cita lieta, ka šiem jautājumiem arī tā skaitā tiek veltīts atsevišķas nodarbības, un man ir liels prieks, ka tieši šajā laikā arī ar Apēronu līdzdalību notiek mūsu pirmā kursa arhitektu studentu tādas praktiskās nodarbības. Universālais dizains tuvojas un izskatās, ka arī jaunie speciālisti būs labi apguvuši, kas tas tāds ir. Un tā ir laba ziņa mums visiem. Un tagad, kā jau ierasts, raidījumu nobeigsim ar stāstu. Un stāsts būs par Kasparu. Savukārt es, Toms, no jums atvados un saku, ka skatieties raidījumu 3/4 katru ceturtdienu kanālā RTV pulksten 18:15. Un, protams, sekojiet arī mūsu Facebook lapai. Ir tieši tāda paša nosaukuma 3/4. Uz tikšanos! Man liekas, ka cilvēki ir laimīgi. Man liekas, ka ir laimīgi. Es vismaz tā gribētu domāt, ka viņi ir laimīgi. Es nevaru atbildēt par visiem cilvēkiem, bet man liekas, ka Latvijā ir forši cilvēki, un man liekas, ka viņi ir pelnījuši būt laimīgi. Es esmu Kaspars, man ir 29 gadi, dzīvoju Limbažos, un šeit arī pavadu pārsvarā laiku pa Limbažiem. Es strādāju ģimenes uzņēmumā nelielā kopā ar māmu, un tad tā ikdiena man tā arī šeit pat uz vietas. Darbojos tur reklāmas, teiksim, kaut kādas lieku, jo fiziski veikalā es nevaru būt. Es nodarbojos ar motokrosu. Tas bija mans sporta veids, jā, mans varbūt hobijs, mans sporta veids. Jā, un sāku nodarboties 10 gadu vecumā, laikam, precīzi nepateikšu. Un 14 gadu vecumā, iemēģinot jaunu motociklu, treniņu laikā neveiksmīgi kritu. Mocis uzgāzās man uz muguras un traumēja kakla skriemeļus. Ratiņkrēslā esmu 16 gadus jau. Tā kā stāsts ir. Bet man īsti nebija tāda depresija kaut kāda, un es tā uztvēru to visu vairāk vai mazāk pozitīvi. Ja man arī tādi pozitīvi cilvēki vienmēr ir bijuši riņķī, arī šobrīd. Ģimene un draugi un radi, un tā kā es tā baigi nesaskumu par to, cik tajā laikā es apzinājos to, kas ar mani noticis. Bet jā, dzīve turpinājās, un pēc vidusskolas, kad man bija jādomā, ko es darīšu tālāk, un es zināju to, ka es gribu studēt. Es tā kaut kā ļoti nešaubījos par to, kur man jāiet studēt. Es aizgāju uz Stradiņiem studēt ekonomiku. Jo es biju tajā vidē visu laiku iekšā, jo es redzēju, kā man vecāki strādā tajā biznesā un darbojās. Man tas likās interesanti tajā brīdī. Šobrīd es nezinu, vai es varbūt kaut ko citu būtu izvēlējies. Un man tāds dzīves sapnis, tāds nepiepildītais ir būt par radio DJ. Es atceros, ka bija kasešu magnetofoni, man bija 2 magnetofoni. Vienā es rakstīju iekšā to, ko es daru, un otrā es liktu mūziku un tēloju tā kā radio DJ, ka es strādāju radio. Tas ir tāds nepiepildītais sapnis, ko varbūt es
varētu realizēt dzīvē. Es vēl neesmu atmetis ar roku, un tā kā iespējams, kad varbūt, kad es esmu laimīgs, ka es esmu piedzimis tik tuvu pie jūras, pilsētā pie jūras, un tā kā 20 km līdz jūrai, tā kā vasaras pārsvarā paiet svaigā gaisā un pie jūras. Ka es esmu vairāk tā kā jūras fans, nevis ezera. Lai gan mums ezers atpat pilsētā ir. Tā kā daba mums apkārt ir skaista un tas ir forši. Kas ir dvēsele? Tas ir labs jautājums, kas ir dvēsele. Tas katrā gadījumā ir, man liekas, ka tā ir tā būtība. Tas ir tāds kaut kas netverams, bet kas tev iekšā ir, ko tu īsti arī nevar izskaidrot. Es, piemēram, to īsti nevaru izskaidrot. Bet mums katrā ir iekšā tā dvēsele, un mēs viņu kaut kā izstarojam, pievelkam kaut kādus cilvēkus, kas līdzīgi domājoši, un atkal atgrūžam tos, ar kuriem mums nav pa ceļam. Jā, tas ir tas mūsu, man liekas, tā mūsu esence kaut kāda. Jo tas ķermenis, jo tas jau tā. Tāds pievienotā vērtība. Nevis dvēseli ķermenim, bet ķermenis dvēselē ir pievienotā vērtība, man liekas. Tā galvenā lieta. Jā, ar to nākotni ir tā, ka man liekas, ka es vēl sevi īsti kaut kā neesmu atradis. Es neesmu pārliecināts, vai es esmu baigais biznesmenis. Drīzāk nekā jā. Bet nu, kaut kā tā naudiņa ir jānopelna un grūti viņa pelnās. Es esmu atvērts visam jaunajam un es tā kā iesaistos dažādos projektos, jo nekad nevar zināt, kad kaut kas pavarās vai kaut kas atverās un kaut kas saslēdzās un kaut kas sanāk forši. Piedalījos Apērona veidotajos vides pieejamības ekspertu apmācības tajā programmā un esmu tā kā vides pieejamības eksperts. Man liekas, ka tas tā kā skaļi skan, bet līdz ekspertām vēl varbūt nē, bet esmu ceļā uz to, lai varbūt palīdzētu to vidi sakārtot tādu, lai viņi ir pieejami. Tas jau nav nekāds sods, tas, man liekas, ir tieši otrādi, ka mums ir dot kaut kādu iespēju mācīties un dzīvot. Dzīve vispār ir skaista. Tā kā piedzīvo dažādas lietas un bagātināties, es domāju, tas ir forši. Super. Nekas labāks man izdomāts. Tā kā, jā. Dzīve skaista, jāpriecājās par dzīvi. Jāsmaida daudz. Jo tu vairāk smaidīsi, jo tev atkal cilvēki pretī arī smaidīs. Domāju, tik uz priekšu. Ar smaidu par dzīvi. Tā kaut kā.